Un jo augstāks stāvāk ir šī civilizācijas vilnis, jo mēs mazāk esam spējīgi tikt galā ar to, kas ar mums notiek, nekā tas ir bijis, pieņemsim, 100 gadus atpakaļ ar mūsu senčiem. Jo vienkārši gan dabas ritmi, gan civilizācijas attīstības ātrums ir iegūst tādu pātrinājumu, ka ir nepieciešams savādāka, dziļāka, personīgāka pieeja visam tam, kas notiek apkārt. Jā, ļoti labi pateikts. Un joks ir tāds, ka daļa kā vispār mūsdienās ir tik daudz stresa, tik daudz psihisko kaut kādu satraukumu un vispār nespēju turēt tam visam līdzi. Jo tas veids, kā cilvēks uz doto brīdi uztver informāciju un viņa eksistē un piedzīvo, viņš ir ļoti resursus patērējošs. Un cilvēks nespēja, viņa procesoriņš uzkarās, ja? Kas ir procesoriņš? Procesoriņš ir prāts. Prāts uzkarās, viņš nespēja. Ieslēdzās psihosomātiskie procesi un tā tālāk, ja? Jo visu laiku viss riņķi ir saspringzinājums, ķermenis sasprindzis, prāts sasprindzis, viss ir nereālā stresā, atbrīvoties nespēja. Savādāk uztvert, dzīvot, piedzīvot realitāti arī nespēja. Un tas ir svētīgi, ziniet, ar ko, kāpēc šitais viss pasākums? Pārpilnība, šitā kaut kāda abnormālā pārpilnība visa. Pie kā viņa novedīs? Pie tā, ka cilvēks atgriezīsies pie savām dabiskajām uztveres mehānismiem, tas ir tas, ko es dodu tagad. Tas ir tas, kas ir vitāli vispār visiem vajadzīgs, jo savādāk vienkārši izdegs, sadegs iekšā. Kaut kas sadegs un fiziskais ķermenis ar sadegs, jo viņš ir pakārtots ir tam visam pasākumu. Kā savādāk to visu uztvert, nav izpratnes, redzējumu, saprašanas. Meditācijas, jogas un viss šitais, tas ir tikai kompensācijas mehānisms, tas nav jaunais domāšanas veids. Tādā veidā cilvēks mēģina, dabisks pieprasījums pēc tā tagad rodās tikai tāpēc, ka cilvēks saprot, ka ir kaut kas nav labi, ir bimbā visiet, jā, un viņš cenšas atrast to jauno virzienu, kā vispār uztvert pasauli, piedzīvot viņu. Meklē, ja? Jo savādāk notiks beigas, ja? Un tad viņš atrod instrumentārijas kaut kādas, kas viņam tiek piedāvāti. Pieprasījums ir vien lielāks, ja? Jo vajag kaut ko darīt. Bez tā vienkārši ir beigas, ja? Tur kāds, teiksim, atrod to, ka viņš tur fiziskās aktivitātes, veselīgas dzīves, ieraug to, ka tad, kad tur, teiksim, it kā veselīgi dzīvo, bet viņš to dara kā kompensācijas mehānismu tam, ka dzīvojot kā pirms tam, viņš sadeg, var teikt, jā, psihiski. Vai kaut kādas prakses, elpošanas, tur meditācijas, jogas, to viņš visu dara kā kompensāciju. Atbilde ir ne jau šajos visās praksēs, ne jau tajos rīkos, ar kuriem tu kompensē, bet jaunajā veidā, kā uztver sevi, kas tu esi, kā uztver pasauli, kas tā ir, kā uztver visus citus un kā tu uztver vispār visus procesus. Jo daba pēc savas būtības viņai nav saspringuma, lai arī kas notiktu. Tas ir tas brīnums. Tā ir tā atslēga, kur jāskatās. Un cilvēkam, daļ tā, ka viņš ir atdalījies no šīs dabas, es nedomāju tagad dabu kā dabu, es domāju dabu kā savu dabisko esību, kas viņš īstenībā ir. Reliģijā to sauc atdalījās no Dieva. Tas ir viens un tas pats. Ja, un kaut kādās filozofijās, jā, tas ir uzpūties ego ļoti milzīgs. Ego ir šis personāžiņš, kurš nespēja tikt galā ar šo milzīgo informācijas apjomu. Procesors nevalk. Ir jāpāriet nākamajā procesoru līmenī, informācijas apstrādes līmenī, kas ir kvantu līmenis. Tas ir tas pats dievs, jā, jeb esība, jeb daba. Šādā līmenī jāsāk uztvert. Un tad, kad tu šādā līmenī uztver, tu esi bezgalīgs, jā. Jo kas ir arī informāciju tehnoloģijās, jā, problēma ir kāda, ka ir limiti. Arī tas pats viss notiek, limiti. Informācijas apjoma tik ļoti geometriskā progresijā palielinās ar katru dienu, ka nav resursu, kur to visu glabāt un kā to visu apstrādāt. Un ir sasniegti limiti, un tie limiti rada to visu pārslodzi un stresu, un tieši tas pats arī cilvēkā notiek. Atbilde ir, ziniet, kur atbilde ir dabā, jo daba esība ir bezgalīga. Bezgalīgi apjomi,
sanāk, jūs varat jau vispār citā līmenī sākt domāt un uztvert. Un tad, kad ar šo jauno jums vairs nav konflikts, un jums principā atkrīt arī tās prakses, viņas var darīt, ja gribās, ja ir interesanti, bet nav vairs nepieciešams kompensēt, jo jums vairs nav, jūs nejūtat vairs šo stresu, nav šis spriedze, ne no informācijas daudzumā, ne no tā, kā viss notiek, ne no tā, kas ir iet tieši otrādi. Jūs sanāk esat kļuvuši tik plaši, ka jūs varat visu to mierīgi ietvert, un jums varbūt pat vēl pamaz, jūs varat vēl vairāk aptvert, un jums neuzkarās, jo nav kam jāuzkarās. Jā, tas ir tas jaunais skatīšanās veids. Lūk, Pīlēns apmēram viņš to, es nezinu, ko tur tālāk viņa runās, es vienkārši apstādinu un nokomentēju šo elementu, ka ir jaunajam uztveres domāšanas līmenim jāieslēdzās cilvēkos. Un pa lielam šeit, šajā teritorijā to varētu ātri ieslēgt, jo nav daudz, nav teritoriju veido neliels cilvēku skaits salīdzinoši. Un diezgan ātri varētu izdarīt tā, lai teritorijā liels daudzums cilvēku sāk savādāk skatīties un uztvert. Tas ir tas, ko tur saka pārēja, dimensijās vai vēl kaut ko. Tas ir apmēram, tas ir tas viss tas prāta izdomājumi, tie visi termini bezjēdzīgie. Bet, ja tā metaforiski mēs pietuvojamies tam visam, tad tas principā ir tas uztveres domāšanas līmenis pasaules, sevis esības un vispār visu uztveres līmenis, viņš pamainās, viņš kļūst tik plašs, tik bezgalīgs, ka vairs nav konflikta tajā stāvoklī, kad nav konflikta piedzīvošanas tajā formā, parādās bezgalīgas realizācijas iespējas. Līdz ar to cilvēks tāds, kurš ir pārgājis uz turieni, viņš var sākt radīt kaut ko ģeniālu, viņam nav vairs robežu, un viņam viss liekas tā, kā pareizi liekas, viņam vairs nav jāpatērē milzīgi informācijas apjomi, tāpēc, ka tur ir pilnīgi savādāk tā uztvere un domāšana, viņam viss harmonija aiziet, psihe nomierinās, ķermenis balans aiziet, jā, visi bloki saspringumi, viss aiziet prom, un piedzīvošana kā viņš kā radītājs ar šo ķermeni, kurš viņš rada unikālas produktus, pakalpojumus, cilvēku grupas, viss kaut kas, un tas ieslēdzās, jā, šāds pasākums cilvēkā. Lūk, un to varētu iestartēt šeit teritorijā, starp citu. Ja kāds klausās tagad, jā, nezinu, no tiem kungiem, dāmām, kuras organizē kaut kādus tur tos visus pasākumus, tādus plašākus, tad atdodiet ziņu, iedodiet šo video, un lai tas impulss ievibrējās, jā, jo es esmu tas, kurš var to uzburt, tā kā arhitekts, jā, Pīlēns, viņš var uzzīmēt, uzburt uz papīra, vizuāli visu, kas tas ir, kā ietērt, visu izrēķināt, aprēķināt, apmēram no šāda rakursa to visu var izdarīt. Izpildījums būvē jau to visu jau citi, un man ir kaut kas līdzīgs. Līdz ar to man pašam tas nav jābūvē. Es esmu tas, kurš kā arhitekts, kurš to visu uzzīmēt var un iedot, izklāstīt. Kā tas viss tiek realizēts tālāk, to es nezinu. Tāpēc man īstā vieta ir lūk, kā viņam, kā arhitektam, tikai lūk šajā laukā. Un tad šeit var uzburt, šajā teritorijā var uzburt ļoti, lūk, tā kā viņi tur stāst, ja, tur kā stenzinieks pirms tam tur teica, ka tur kaut kāds no šajienes tur gaisma aizies, kur ir pierādījumi, to visu var apspēlēt. Tāpēc, apspēlēt tādā līmenī, ka tas būtu wow, arī, ka parādās pierādījumi. Jo tas, kā tu uztver un redzi visu, tev ir bezgalīgs. Bezgalība nav. Viņi tur runā par, bācis vispār tik daudz varētu par to pastāstīt, par ko viņi tur runā, par to patiesību. Ja? Patiesība ir patiesība. Tas ir pirms es vispār klausījos, ko viņi tur tālāk runāja. Ja, kad viņi tur sāka patiesību, es jau to frāzi arī, ka pats vārds sevi ietver to, kas tas ir. Patiesība ir visa esība. Bet tas ir paša augšākajā dievišķajā līmenī, ka tu skaties, jā, tur ir tāda patiesība, jā, ka viss ir esība, bet tālāk viņa sadalās. Tā kā Maslova piramīda, jebkuru piramīdu jūs paņemat, un apakšējos slāņos katram ir sava patiesība, jo katrs savā istabiņā dzīvo, un viņa patiesība ir istabiņas robežās. Un tur tālāk vēl idejiski, līmeniski, tur ideoloģiski, tur dažādi grupējumi, katram ir savas patiesības, jā, viņi tur savā starpā cīnās, grib savā istabiņā ievilkt
tas viss tas process. Jā, un līdz ar to tur sanāk, katram ir šī patiesība, viņa mazajā iluzorajā pasaulītē ir sava kopistiskā visaptrošā ir patiesība, pilnīgi visa. Lūk, un kāpēc es to sāku stāstīt, jo organizēt, realizēt, jā, to tā kā, lai no šitās teritorijas un no šiem cilvēkiem, kā šeit ir radītu kaut kādu vispasaules fenomenu, tev ir jābūt bezgalīgam uztveres līmenī, lai tu redzētu visas šīs patiesības, kuras ir, un tu varētu viņus apvienot, kā tas visu izdarīt. Jā, sanāk jābūt to kā man ir tas redzējums, kā tas ir viss jādara. Jā, bet kā es teicu, sanāk, vienmēr ir tā problēma, man ir bijusi sanāk, ka es nebija tika izprasts tā sava daba patiesā, kas tu esi, un tad bija cenšanās kaut ko būvēt pašam, jā, bet tu jau neesi būvnieks, tu to nevar uzbūvēt, to vajag citus cilvēkus, kas māk būvēt, kas ir būvnieki, un viņi jau to ietērpj un realizē. Un tur ir tādos līmeņos, tur ir gan vispār vēsturiski, kā to ielikt, lai šeit būtu kaut kas spēcīgs, gan kā ielikt, lai cilvēki apvienojās, jā, zem visādiem tiem elementiem, kā viņus var apvienot, gan tas viss izglītība, kā tas viss jāizdara, lai tas veicina, lūk, šito tieši, par ko es tagad saku, atvēršanos cilvēkos šeit. Tīrīšanās programmas, domāju, tieši, kas traucē cilvēkiem realizēt, jā, lai viņi pēc tam, kad, lūk, tas viss viņam tiek iedots, pamati ir iedoti, miedarbības sistēma iedota, tālāk vajag viņus iztīrīt, lai viņi sāk kustēties, lai nav nekas, kas traucē, kā to visu integrēt. Visas šīs schēmas. Un pēc tam globāli, jā, vispasaules līmenī, lai tas aiziet. Tas viss ir reāli izdarāms. Vajag interesanti. Lūk, jā. Plūsmā, kur jums tika nodots. Tāds vārdiski izteikts. Tāds video interesants. Tā kā ir kaut kāds jums tur, nezinu, kontaktos, vai kur aizsūtiet šo video, parādiet. Varbūt tur kādam klikšķis kaut kāds notiek, un tad kaut kas taps. Kaut kas taps. Lūk tā. Labi, visa tā. Čau. Lai jums visi labi attīstāties. Baudiet sauli. Un tiekamies nākamajā video.